Glaznēnajos Kurzemes pakalnos, caur kuriem kā gara lokana čūska aizvijas lielais Rīgas Ventspils ceļš, senu liepu un kastaņu aleju ieskauta aristokrātiski stalta, stāv Jaunmoku pils. 20. gadsimta pašā sākumā neogotikas stilā būvētā ēka apmeklētājiem rada asociācijas ar romantiku un viduslaikiem. Nevelti daudzi jaunie pāri izvēlas pilī uzsākt savu kopīgo dzīves ceļu. Bet, ja ikdienā jūs valdzina seni nostāsti un leģendas, ja labprāt ejat dabā un ja jums patīk brīvajos brīžos nodarboties ar ko jaunu, aicinām apmeklēt Jaunmoku pils muzeju. Saņemot atbalstu Nord Plus projektu konkursā, šovasar Jaunmoku pils muzejs organizēja semināru par dabai draudzīgu materiālu izmantošanu pieaugušo mūžizglītības programmās. 3 dažādu valstu meža muzeju Jaunmoku, Sagadī meža muzeja no Igaunijas un Lusto meža muzeja no Somijas speciālisti interesentu grupas iepazīstināja ar savām programmām. Pateicoties Nord Plus atbalstam, Jaunmoku pils muzeja speciālisti no septembra piedāvā jaunu programmu – papīra pagatavošana no piepēm. Tā projekta laikā apgūta Sagadī meža muzejā. Piepe ir kā unikāla papīra fabrika, no kuras iespējams iegūt dažādu toņu un faktūru papīru, izgatavot unikālu glezniņu vai radīt modernu suvenīru vai dāvaniņu draugam. Ikdienā Jaunmoku pils muzejs pieaugušajiem piedāvā vairākas izglītojošās programmas. Zāļu tēju degustācija. Interesantiem piedāvājam gida stāstījumu par zāļu tējām, to vākšanu un brīnumaino ārstniecisko iedarbību. Programmas laikā piedāvājam vairāk kā 10 dažādu tēju īpašu ievārījumu un uzlējumu degustāciju, kas uzlabo veselību un vairo enerģiju. Zāļu tējas ievāc pils apkārtnē un pils parkā iekārtotajā zāļu tēju dārzā. Lai kvalitatīvi varētu sagatavoties, programma jāpiesaka iepriekš. Savukārt Jaunmoku pils zīmes centrā apmeklētājiem ir iespēja, izmantojot 21. gadsimta tehnoloģijas un senās latviju rakstu zīmes, izveidot savu unikālo zīmi. Tā vizuāli atspoguļo jūsu dominējošās vērtības, raksturu un spēka avotus. Kā tas iespējams? Kas ir visu šo zīmju pamatā? To Jaunmoku zīmes centrā centīsies jums atbildēt Gide Liene. Ja vēlēsieties pats rast skaidrojumu zīmes labirintā, tad jums palīdzēs pastāvīgā ekspozīcija zīmes. Programma jāpiesaka iepriekš. Baudi dabu Jaunmokās, jo tā ir vieta, kur saplūst laiks, daba un mūzika.